Sveiciens skatītājiem! Spēka spektrs atkal jūsu ekrānos, lai nemainīgi runātu par svarīgāko – par gatavību, par spēku, par attīstību. Mani sauc Jānis Pašeiko, ar mani kā vienmēr mans draugs un mans kolēģis Jānis Vanaks. Sveiks, Jāni! Sveiciens! Un mūsu šodienas īpašais viesis Aivars Šmaukstulis. Sveiki visi! Sveiki! Klau, pirmkārt jāsaka liels paldies par to, ka piekriti parunāties un atradi laiku. Jā. Otrkārt jāsaka, ka mūsu viens no projekta tādiem pamatvirzieniem ir tieši spēks. Un es jau paredzu, ka šī noteikti būs pati spēcīgākā epizode. Tā kā būs ļoti interesanta saruna. Un uzreiz startējot ar pirmo jautājumu, es zinu, ka tevi pazīst ļoti daudz Latvijas iedzīvotāji, bet varbūt kā tu pats sevi noraksturotu 3 vārdos? Vai savu dzīves filozofiju, kā tu varētu noraksturot? Tāds sarežģīts jautājums. Tāds filozofisks nedaudz. Es tad filozofijā mākslā es neesmu tas veiksmīgākais un gudrākais. Kā es sev noraksturotu? Vienkārši cilvēkam patīk sportot, aktīvs dzīvesveids un tā pa lielam. Sports, aktīvs dzīvesveids, spēks, es piemetināšu. Un ģimene, ģimene, protams, tas ir pats svarīgākais ģimene. Zin kā nepateiks to, jo... Arī lieliem džekiem jāatveidās. Klau, bet tev šīs te pamatvērtības vai šī te dzīves filozofija ir bijusi vienmēr klātesoša jau no bērnības, vai tomēr tās lietas dzīves laikā kaut kā pamainās? Ir, kas ir bijis tā ģimene, tas aktīvais ir bijis jau no sākumiem. Spēks, teiksim tā, tas sākās ar vidusskolu, pamatskolu, tā kā sāku pirmos reizes iet uz sporta zāli. Un tad tas palēnām ienāca vairāk tādā dzīvē. Un tāds, bet tā palielam jau plus mīnus jau viss jau no pirmsākumiem. Un skolā ar svaru zāli bija vai kāds cits spēka sports? Skolā parastais sports, un man draugs viens uzaicināja aiziet uz trenažeru zāli Valmierā citās skolas pagrabā, un tad tur aizgāju, un tā arī sākās tas mans ceļš uz spēku sporta veidu. Jā, un tas bija tā kā bodybuildings vai uzreiz trīscīņa un kaut kas tāds? No sākuma pat mēs aizgājām vienkārši tā priekš sevim. Aiziet, kaut ko tur darbojamies. Tad tur treneris teica uztaisīs programmu, sāku pēc tās programmas strādāt. Un viņš piedāvāja sākumā spēku trīscīņu jauniešos. Nostartēja tur pāris gadus, un tad jau tanī laikā tas bija 2006. gads, jā, vai pat 5. gads, kad jau tie spēkvīri bija Latvijā ļoti populāri. Un katrā tur pagastā bija savs pagasts mačs spēkvīros. Un tad man uzaicināja tur nostartēt tur. Iepatikās daudz interesantāk nekā trīscīņa, tomēr atraktīvāks. Tev tur jābūt, teiksim tā, vispārēji gan spēkam, gan izturībai, gan ātrumam. Un tā es arī pārgāju uz spēkvīriem. Un pirms spēka vīriem, kāds bija tas sports? Spēka trīscīņa, tas saucamais powerliftings. Es atceros jauniešu junioros, es startēju pat Latvijas čempionāts junioros. 1 gadu biju, neatceros tagad vairs, kurš gads tas jau sen ir vairāk kā 20 gadu atpakaļ. Bet tā pa lielam. Un jā, draugi arī startēja un vēl joprojām startēja, ar kuriem tu sāki? Nē, tie jau visi ir arī metuši mieru, pat cits arī neaizgāja tālāk, cits aizgāja mazliet tālāk, bet jau arī ar laiku met mieru. Jo tomēr arī ir jāsaprot, kaut kad ir. Vecais, tu vari iedomāties, ka iekšienē tu esi 18-gadīgais, bet tavs ķermenis pasaka, vecais, tu te neflētē, tev ir palicis 40 tojās, tā kā sāc domāt ar galvu. Tas arī tomēr jāņem vērā, vai ne šis vecums. Bet no personīgās pieredzes, lai varētu nodarboties ar šo spēkavīru sportu, ir jābūt arī tomēr no dabas kaut kādiem dotumiem, vai katrs to var tā kā uztrenēt kaut kādā līmenī? Es teiktu tā, vairāk, cik ir pašam iekšā motivācija, cik ir gatavs ziedot, jebkurš var uztrenēties. Cik ir galvenais, es saku, tas motivācijas un ziedošanas, cik tu esi gatavs upurēt dēļ tā.
tas ir tīri tāds, es uzskatu. Protams, ir tur savs bonus ir no laukiem cilvēkiem, kas nāk. Nu, tie, protams, no bērna kājas ir izjutuši tāpatās to, kaut kādas fiziskas darbības. Zin kā, laukos jāstrādā. Es atceros savu bērnībā pavasars akmeņālas no laukiem, lai var iesiet labību. Tad tur mežā ziemā gājām strādāt, vēl visu kaut ko. Tas ir tāda bāzīte, ko pilsētnieks, protams, dzīvojot pilsētā dzīvoklī, viņš to neizbauda, un viņam ir mazāk tas pirmais jau, kā teiksim, pirmais jau ķeksīts, tā lai turpinātu to virzību tādu. Un paturpinot bērnības tēmu, kā tev liekas, kura īpašība tev jau no bērnības visas dzīves laikā ir visvairāk palīdzējusi? Neatlaidība, nezinu, kaut kāds iekšējais... Tas ir grūti, to ir ļoti grūti pateikt. Grūti pateikt. Jā, es domāju, teiksim tāpat ne no bērnības, kad sāku tonīs sacensībās startēt, tas sacensību gars. Ka tu gribi būt tomēr pirmais. Tu gribi būt dzīve sacensībās pirmais. Tu gribi darbā būt labākais. Tu gribi daudz ko sasniegt. Un tas ir tāds, es domāju, tas ir, kas pašreiz no, kā es sāku startēt, tas ir nācis visu laiku un tikai audzis tā. Bet vai tev dabīgi uzreiz sanāca būt pirmajam startējot sacensībās 3 cīņās, spēka vīros? Protams, ka nē. Pirmās vietas, spēka vīros vispār pirmie mači, labi amatieros, tad es tur jau biju uztrenējies, tajos tur gāju, pa plus mīnus tev pirmo trīnieku, bet tie paši pirmie mači, lielajos Latvijas čempī bija, man tāds 10. 11. tur sāku vai pat pēdējais, un tad palēnām, zin kā, tādā momentā paliec 2 pēdējais, viens no beigām, tu liekas, brāns, kaut kas jādara, negribu būt viens no beigām, gribu būt viens no pirmajiem. Un tad tu arī sāc strādāt tur vairāk. Jo, zin kā, teiksim tā, es ļoti daudz sacensības arī uzvarējis. Ir daudz vieglāk tev uzvarēt nekā nosargāt. Jo uzvarēt tev ir tas cīņa, tu gribi, tu cīni darbojas. Tu esi uzvarējis jau tās sacensības vienreiz. Otrais reize tev jau ir arī čučut psiholoģiskais, mentālā tāds, teiksim, slodzīt, iedot spriedzīt, jo tu, tev ir. Tu zini, ka tu vari. Bet tādā pašā momentā tu negribi lažu nolaist. Un tu gribi būt tā, ka tiešām, un tev tas tāda lielāka spriedze, ka tu iespējams lielākas kļūdas uztaisīt. Un tās metodes, lai neizdegtu un tās kļūdas nepieļautu, tev ir kaut kādas atstrādātas tās fīčiņas, ko tu pirms sacensībām dari? Tāds pēdējos gados es vienkārši uzmetu, kā būs. Nav nekāda rituāla jau vai tradīcijas? Nē, bet, zin kā, kad tu sāc domāt baigi par tām mačiem, un tad tu sāks domāt, kā lai tu neuztais kasjaks un, teiksim, tās mazās kļūdiņas, kas kaut kā, tu reāli uztaisīs lielāks, vairāk viņas pat. Es tādā pēdējos gados es gāju tāds, būs, nebūs, kā ir. Viss, un tad tādā momentā tu startē tādā, brīvākā, brīvi ļoti, ka tu neesi tāds, protams, tev galā ir tā, ka, tu nostartē vingrinājumu čučut sūdīgāk nekā bija plānojis, varēja labāk, es zinu, kad es varēju tur labāk kaut ko izdarīt. Bet tev nav tāds, tas apakšā, tas mentālais stāvoklis, ka tu esi teltī, mans vingrinājums, es zināju, man vajadzēja tur uztaisīt 10 reizes, es uztaisīju 5, tagad vēl 5 vingrinājumi priekšā, nedod Dievs, es aplauzīšos tur vēl. Tā, ka tu brīvākai, tad tu tāds, ir, labi, mācam nākošo vingrinājumu, viss. Jā, un par spēku sportu vēl runājot, un šo gribēšanu izdarīt vairāk. Par traumatismu spēka vīra sportā. Kā ir ar to, jo ejot uz augstām robežām, vienmēr pie limitiem? Es teikšu tā, es esmu viens no veiksmīgākajiem atlētiem, kam ir sanācis bez lielām traumām. Lielākā trauma man ir 19 gadu laikā, ko es startēju, 18, tā kā es jau 18. gadu startēju, man celim bija noplīsis tas skrimslim 2 centimetri tāds gabaliņš. Bijuši, protams, ir pirms tam bijuši tāds mikroplīsumi, bet tie mikroplīsumi tā, 2 nedēļas vieglāk režīmu, pēc 2 nedēļām var atkal maukt
kā vajag. Un tā, es ieteiktu tā, ka šī jautājumā mans tas ieteikums visiem nesteidzieties. Nelieciet augstāk par savu dirsu, teiksim tā. Jo tomēr tev ķermenis ir viens, tev ceļi, elkoņi, locītavs ir viens labs komplekts. To, ka pēc tam operācijas, tas jau tev vairs nav tavs, un tev jau mentāli būs problēmas. Labāk dari to lēnām, pakāpeniski. Protams, tas būs ilgāks laiks, daudz ilgāks laiks, ko tev trenēties, darboties, bet tas būs toties noturīgāk, mazāk traumatisks. Jo es saku, pēc savas pieredzes sāku, 19 gadus startēju spēkvīros, plus mīnus. Es sāku, pirmie gadi man vispār bija beigu gali, vidus, un tad es lēnām katru gadu, var teikt tā, pakāpeniski audzēju rezultātu. Un tādā ziņā tas arī palīdzēja izbeigt no tām traumām. Protams, ka tu paliec vecāks, tev tas muskultūra jau ir savu kilometrus jau noskrējusi, tas locītavs viss, un tāpat parādīsies kaut kādas mikrotraumiņas, bet tas nebūs tā, ka tev muskulis noplūīs pirmos 2 gadus, kad jau tu trenējies. Tagad trenējies 2 gadus, sāc startēt, pēc gada, 2 gadiem tev muskuļu plīsums. Un, jo parasti jau, kad kā ir tām traumām, traumas tev izmet, ka tev ķermenis saka, vecais, ir čučut pa daudz, piebremzē. Un parasti, ja sākās tādas lielākas traumas, tad viņas seko viena pēc otras, jo tev bija tā trauma, tātad tu sāc saudzēt to, pieņemsim, man ir traumēts kreisais celis, operēts, viss, tu vari sākt darboties, bet tu nepamanot sev mentāli jau arī galvā, tu sāc saudzēt šito celi, un tu liec slodzi uz otru celi, kāju. Un tādā momentā tu jau pēc brīža jau traumē otru kāju. Un tas tāds tur, kā nevajag sasteigt. Tas ir galvenais, ko es iesaku. Jaunajiem cīkstoņiem, darboņiem nesteidzieties. Ejiet mierīgi, lēnām, pakāpeniski audzēt rezultātu, un tas būs daudz noturīgāk, un jūs varēsiet startēt vēl savos 40 un uz augšu gados vecumā. Tu trenējies trenera pavadībā, kāds tev uzrauga un palīdz saprast, vai tu esi gatavs tur progresēt? Vai lielam, jā, sākumā man bija treneri. Spēkvīru laikā man bija treneri. Tur bija Agris Kazeļņiks, tāpēc man sāka trenēt arī mans labs draugs kanādietis Džeivs Karons. Tad pēc, ka beidz karjeru tagad spēkvīru, es tagad metu svarnos, tagad es pats tā kā trenējos, sastādu sev plānus un arī draugiem sastāda plāns treniņu. Bet jaunajiem, tie, kas varbūt tagad sāk skolā, iet vidusskolā, viņi redz tevi, viņi grib arī sasniegt šos augstumus, tad viņi domā, viņiem vajag treneri vai pašies uz džimu un darbosies. Tavs ieteikums kaut kā? Viennozīmīgi iesākumā es iesaku treneri, lai ir. Tev tomēr, tu esi jauns gurķis, kurš reāli atnācis teiksim tā, vietā, kur tu neko nesaproti. Būsim reāli, tu iej zālē, tu nezini, kā pareizi spiest guļus, tu nezini, kā pietupties, tu nezini pareizi, kā vilkmi taisīt. Un ja tu tā trenēsies, tad tu arī ļoti ātri satraumēs tev. Tomēr vajag atrast sakarīgi normālu treneri, gudru, kurš tev var iemācīt pamatus. Tehniku, iedzīt tev tehniku, kā pareizi taisīt to. Pēc tam tu jau ar laiku vari sāk pats domāt. Bet iesākums vienmēr tehnika, tas ir viennozīmīgi. Treneru pavadībā es pats skaties, redzējis, kā citi cilvēki trenējas. Es viņiem saku, jūs tur čučut nepareizi. Bet tad arī tādi kadri pasaka, ko tu vispār zini. Es tāds, ok, labi, vai uz priekšu mauc savā nodabā, kā tu gribi. Jā, visu no YouTube nevar iemācīties. Labāk, kad cilvēks blakus ir pasaka un dzīvē redz. Bet ir kāds padoms, ko tu pats sev iedotu, teiksim, nezinu, ja tu varētu 12-gadīgam Aivaram iedot padomu, kāds tas būtu? Vai par sportu, vai vispār par attīstību, par dzīvi? Tāds, darbojies, varbūt mazliet, kā jauniešu laikos tās pašas ballītes mazāk pataisi, izlaid kādu ballīti, vairāk tā. Bet tā, par lielām īsti, man nav tāds, ka, teiksim tā, ka tagad es
padomājot tā, bļāns, būt tanī laikā es zinājis. Nu, tas būs vienmēr. Tu vari tagad pateikt savu 12-gadīgiem atpakaļ, tas pats 12-gadīgais pēc 30 gadiem pateiks, bļāns, vajadzētu tomēr tā darīt. Un tā, nu, tas ir grūti pateikt, bet galvenais, ka nepadodies, ej uz priekšu. Un kas ir pats galvenais? Nostādi savu mērķi. Nostādi mērķi, ko tu gribi sasniegt. Bez mērķiem tu iesi, darīsi, bet tas tev būs tāds, ka pa lielām tīri ķeksīšu pēc tu aizēji. Mērķi, tu nospraudi mērķi, tu pieņemsim, tagad gribi izdarīt tā, es gribu, tā kā es tagad, man ir mērķis līdz decembrim nomest līdz 120 svaru. Man ir mērķis, es zinu, es aiziešu, es pats būšu ļoti gandarīts, ka es to mērķi esmu sasniedzis. Tā tu ej tīri, aizēji kaut ko tur padarbojies, bez tāda noteikta mērķa, tad pašā dzīvē bez mērķa izaugsmas, ej strādāt, teiksim, tu esi tas pats, celtnieks vai vienalga, office darbinieks, ej strādāt. Ja tu nenosprodi mērķi, ka tu gribi būt kaut kas vairāk, vai tu gribi vairāk nopelnīt, nebūs. Tu tikai aizies to darbu, algu saņemt, izdarīt to savu ķeksīt, ej mājās, viss. Rītdien nākamā diena, viss. Bet ja tu negribi to uzlabot sevi, tad nekā tā arī nebūs. Tu paliksi tādā pašā punktā. Tas gan. Kur tu esi? Tu jau pieminēji vienu no saviem mērķiem, tātad nomest svaru līdz 120 kg, līdz decembrim, lai izdodas katrā ziņā. Bet varbūt tu vari padalīties ar vēl kādu mērķi, kas tev tuvāki, tālāki. Kādi plāni? Plāni ir, protams, visādi. Zini, kā parasti jau nav, man tā baigi negribas teikt tos plānus, zini, kā no sākuma, lai iekustās, kad ir, bet ir viens plāns, ka es gribu uztaisīt kāds pasākums, tā kā es dzīvoju tagad Siguldā jau 2 gadus. Es gribu mēģināt to Siguldu mazliet vēl aktīvāku padarīt sportā. Jā, un man tur ir daži plāni, ko es gribu sasniegt, mērķi, teiksim tā, skatīsies, kā tur viss sanāks. Plus vēl tā mūsu valsts birokrātija un viss tāds, vai tas izies cauri, vai tur akceptēs vai neakceptēs, jo tas arī ļoti daudz izsaka tādu. Tāds palielam. Bet tas ir spēka sporta saistīts? Arī ar spēka sporta veidu. Es gribu Siguldā atvest tādu labu starptautisku turnīru spēkvīriem, jo, būsim godīgi, tagad spēkvīru sports Latvijā lēnām izmirst. Un gribās to, lai ir atrodas, kas ir nākošā paudze, kas turpina darboties tajā sportā. Un kā to izdarīt, tas ir uztaisīt labus turnīrus, lai cilvēki redz, jaunieši redz, es arī gribu darboties tādu. Tas tāds un vēl dažādi pasākumi. Un kādēļ spēka sports iet uz norietu, kā tu minēji, izmirst? Kas te par iemesliem? Es domāju, teiksim vairāk tā, ka to jebkurš sports skolotājs varētu arī pateikt. Un pat es teiktu tā, daudz sporta veidu varētu to teikt. Tas, ka jauniešiem tagad ir tas sociālā tīklu bums un viss, ka viss ir vietnēs un tā tālāk. Un viņi negrib smagi strādāt. Jo tomēr tev sports tas tā kā tev darbs. Tas ir ļoti liels, smags darbs, kas ir jāiegulda. Un tagad viss ir, saskatījušies visus tos youtuberis, tiktokeris, influencers, pļūtītājs, kur neko reāli normāli par tēmu, pat es teikšu tā, nerunā, tīri kaut ko ākstās, tur klauni, manā uzskatā klauni, bet viņi rāda, ka viņi to pelna naudu, un visi jaunieši arī tādi paliek, kā lai saka, iezondēti. Nav tāds, kā es uzskatu, influenceris. Es uzskatu, influenceris ir cilvēks, kurš ir paraugs. Viņš parāda reku. Viņš kā trenējās pareizi, vai viņš tur stāsta kā bizness pareizi, ekonomika. Zinošs cilvēks, kas tev izglīto. Nevis tur, atvaino, klauns, kurš šeit nāk teikt, tā to nevar teikt, tur man uzreiz noēdīs visu Latviju. Tas būs tāds diezgan sūdīgs variants. Ne visu Latviju, bet viena liela daļa Latviju to noēdīs man tādā gadījumā.
Jūs paši visi sapratāt to domu. Jā, kaut ko muļķīgi izdara, tas ir, liekas smieklīgi, cilvēki dalās un skatījumi un popularitāte. Jā. Un tas laikmets tagad ir, kaut vai Ķīnā TikToks ir izglītojošs. Ķīnā šitādas sūdzes, kas mums te rādās, neredz viņu dzīvē. Viņiem ir izglītojošs materiāls TikTokā. Viņi kaut kā filtrē, ja to viņi kontrolē ļoti kontrolē. Tur, mums tas tāds. Un cerams, ka jau tie jaunieši sapratīs to un centīsies, ka tomēr bez smaga darba tu neko dzīvē nesasniegs. Tas pats, viss tas, kas te masks un visi tie, kas tagad ir miljardieri, bez smaga darba viņi nesasniedz to bez riskiem un bez smaga darba. Un tas ir noturīgais tas moments, nevis tas, ka tu influenceris tagad esi gadu, tu esi viss, uztaisi kašķeku, tev viss noēd un viss, un tev beidzās viss tavu karjeru. Un jāsaprot arī tas, ka Latvijas mērķi jau ir tik, cik ir viņa. Mēs esam tie, saka, 1,800,000 valstī, es domāju teikt, ka 1,500,000 mēs esam, kas uz vietas esam, vai pat mazāk, teiksim tā. Un nav tā auditorija tik liela, lai tu te kļūtu miljonārs tikai ar to, ka tu populārs, atpazīstams, to arī ļoti ātri kļūt. Tikpat ātri par tevi arī aizmirsīs, vai ne? Atliek kaut kādu vienu skaļāku lietu. Bet par to sportošanu tieši vakardien skatījos raidījumu, kur intervēja jaunus cilvēkus Rīgas ielās. Un lielākā daļa atbildēja, ka nesporto vispār. Vai sporto ļoti, ļoti minimāli nedēļā reizi, tur stundiņu kaut ko mājās pakustās. Tā kā, tas arī droši vien ir rādītājs, vai ne? Jā, un par šo mazkustīgumu, no tā izriet aptaukošanās jauniešiem, mazkustīgums. Protams, jā. Bet tu pieminēji svaru nomešanu, to savu mērķi. Iespējams, kāds jaunietis vai jebkurš cilvēks, kurš saprot, es klausos interviju, saprotu, es maz kustos, es gribētu sākt kustēties, nomest svaru. Varbūt kaut kādi tev ieteikumi, kā cilvēkam saņemties ar lieko svaru un veiksmīgi arī nomest viņu. Tas ir tas pats ietekmes. Nostād mērķi. 50, šogad nostād mērķi, es gribu nomest 5 kīļus. Uztais mērķi, paskaties, pakonsultēs. Ja gribi, vari droši rakstīt man, es pakonsultēšu, nekāda problēma nav. Es vienmēr esmu gatavs izpalīdzēt cilvēkiem par savām zināšanām, kas man ir. Bet galvenais, ja tas nostās mērķi un darboties. Un kas vēl es teikšu tā, kas ir liela vēl, kur būtu ļoti daudz īsumā jāuzņemās atbildība, tie ir vecākiem. Jo tu esi vecāks, kas reāli atnāc no darba, apsēdies dīvānā, ieslēdz teļuku, apsēdies dīvānā, ieslēdz teļuku. Kāds varbūt aliņu izdzer, kāds varbūt neizdzer aliņu. Bet tu sēdi un bērns redz to, bērns arī paliks. Tu esi kā piemērs. Vecāks ir kā paraugs bērnam. Bērns skatās, ko vecāks dara, un bērns arī zemapziņā viņš arī tā darīs. Jo būs vairāk aktīvāk vecāki, kas iesda vai kaut vai atbrauc mājās, uztaisīja vakariņas, paēda ģimeni visas vakariņas. Iziet kaut vai to pašu pusstundu, 20 minūtes apēt kvartāliņu pēc vakariņām. Tas jau jums palīdzēs arī ar to pašu svaru, mazliet nostabilizēs jums to svaru, uzņemšanu, visu. Un tā būs aktīva atpūta, nebūs vienkārši zilais ekrāns. Sēdēšana dīvānā un kļūšana par dīvānu ekspertu. Tieši tā, jā. Mēs arī savos pasākumos to popularizējam. Nevajag daudz. Paņem somu, ieliec kaut ko iekšā un ej pastaigāties. Vienkārši pastaigāt. Bez somas vienkārši izēj ārā. Pastaigājies. Izēj to pusstundiņu, stundiņu apēj kaut kā pāris kvartālus. Ja tu esi pilsētā dzīvo ārpus pilsētas, tev ir lielāks iespējas aizēj mežā pastaigājies vai ko. Bet galvenais pakusties. Aktivitāte tas ir viens, tur arī pieskāries uzturam. Jā. Ko uzturā vajadzētu varbūt cilvēkiem ievērot no tavas pieredzes, lai... Uz kādu jautājumu? Uz svaru uzaudzēšanai, svaru mešanai? Mešanai un audzēšanai. Mešanai, sāksim ar mešanu. Es godīgi sakot tā baigi, tagad es sāku palēnām arī skatīties, ko vairāk es ēdu. Protams, pirmais man bija izslēgt pēc ēšanas vairāk cukurārā, noņemt tā kā nāzi, maizi. Tas bija tas primārais, kas uzreiz, ko es izdarīju. Tad es arī kaloriju deficīts sākās. Labi, es baigi neskaitās kalorijas. Man tas ir pats slinkos, es priekš tā, tur es atzīšos, es tur slinks. Bet es ievērēju mazākas porcijas ēdu.
Tas, un tagad tas arī savulaik, visu laiku man bija sieva, kas gatavoja ēst. Un tad, kad es audzēju svaru, tad, ja man vajadzēja uztaisīt, tas bija pelmeņi aizgāja uz urā tajā dienā. Bet tagad es sāku arī apgūt savu kulinārijas iespējas. Sanāk citreiz ļoti garšīgi, citreiz varbūt kaut kur čučut es nolaižu lažu. Bet bet man tādā eksperimentēšanā man patīk tieši. Es esmu bijis ceļojis daudz kur pa pasauli, un man patīk tāda Āzijas virtuve. Īsumā man ļoti iepatikusies gatavot. Tas ir vienkārši un arī viegli ir uztaisīt. Es tagad arī meksikāņu virtuvi kaut ko esmu uztaisījis. Tad, teiksim tā, paskatīties, tagad ir pieejams internets, uzraksts vienkārši healthy dinner. Tev izmetīs ārā opcijas, kādas tu gribi. Es, protams, tagad cenšos arī vairāk lielopu lietot uzturā. Vistu mēs cenšos mazāk, cūgaļu vēl mazāk. Un zivis, protams, zivis mēģinam arī vairāk lietot uzturā, jo, kā visi saka, veselīgā vistiņa, svaru mešanā vistiņa. Bet, kā es esmu no laukiem nācis, tu man neiestāstīsi no šitā cāļa līdz citādam cālim izaudzēt pusgadā. Jūs varat man stāstīt, ko jūs gribat, bet es esmu zaudzis laukos, es zinu, cik ātri vista aug, un tur jūs varat man neflētēt pasakas. Tas tāds. Paskatīties kaloriju deficītu, protams, mēģināt mazāk sneki, visi tie sneki, tādas lietas, ātros fūdus, tos pašus pusfabrikātus, censties kvalitīvāku gaļu izmantot, teiksim tā, kvalitīvāku, varbūt no lauksaimnieka pat taisno sarunāt vai ko, jo mēs zinām, ka citos veikalos tā gaļa nav tā labākā gatavošanai. Tas tāds uz nomešanai svaru. Svaru uzēšanai, tur ir tāds, teiksim tā, ar pārtiku, protams, tu vari to izdarīt. Daudz, bet vai tu gribēsi tādu svaru? Es svaru audzējis, es baigi neesmu iedziļinājies uz ēšanām, es tieši vairāk iedziļinājos uz spēku treniņiem. Spēku treniņu tu taisīsi uz spēku vairāk, un tev arī tas svars pakāpeniski augs. Tas, es teikšu, tā būs labāks, drošāks svara audzēšanas veids, nekā tagad tu izdomāt, es gribu svaru uzaudzēt, es 3 reizes nedēļā maķīti iemaukšu, tad tur kaut ko veselīgu, tā, un tas nebūs tas veselīgākais veids, kā uzaudzēt svaru. To es paturēšu prātā, jo mans mērķis arī šobrīd ir tieši uzaudzēt kādu kilogramu, tātad spēka treniņi vajadzētu būt atslēgai, vai ne? Jā, es teiktu tā spēka treniņi, tev vairāk, tos bāzes vingrinājumus, smagos, tas pietupiens, spiešana guļus, vilkamēs no zemes pleci. Smagais treniņš ir 3 reizes, 4 pieejami, pieņemsim, ne pa 4, 5, 6 pieejami pa 3. Teiksim, tāds vieglais treniņš ir tev 4 pieejami pa 6 līdz 8, maksimums, vairāk reizes nē. Tad tos papildus vingrinājumus, jā, tu vari taisīt pa 12, 10 reizēm, bet tie bāzes vingrinājumi, lai ietu tā uz jaudiņu, normāli. Un bāzes vingrinājums tas ir obligāts nosacījums, ja mēs gribam strauji progresēt, jo mašīnas džimos ir populāras un kā ar šo mašīnu? Es uzskatu, mans uzskats ir tomēr bāze ir bāze. Bāze tu neaizvietos ar kaut kādiem tur mašīnām un visām tām. Bāze paliek bāze. Ronijs, Arnijs, viss strādāja ar bāzi. Nevienam nebija tanī, viņi nestrādāja, nesāk treniņu ar kaut kādiem tur mašīnām. Viss sāk strādāt ar bāzīti, un tad papildus vingrinājumi ir tie mašīnas, hanteles, bet pa lielam, uzim atklāt, tagad tie treneži ir tik daudz dažādi ir, bet tu jau to pašu visu var izdarīt pa lielam, var teikt, gandrīz 100% tīri ar brīviem svariem. Un brīvais svars ir daudz labāks, jo tev stiprina visus dziļos muskultūru labāk, visi tie rotācijas muskuļi, un kas tur vēl tik nedziļāks. Es tik sīk neesmu anatomijā zinošs. Jā, tad bāzes spiešana guļus, pietupiens, vilkme. Un plecs grūšana. Grūšana, stāvs, spiešana. Tas ir tās bāzes noteicošās. Tu arī aizkadrā teici, ka tu dalies ar saviem treniņiem arī sociālajos tīklos, vai ne? Tā kā, ja kādam interesē, droši piesakojam, skatāmies.
Un, Klau, man pašam ļoti aktuāls vēl viens jautājums tīri par fiziskajām aktivitātēm. Kā ir ar treniņiem ar savu svaru? Atspiešanās, pievilkšanās, dažādi planki un pats kaut ko tādu dari? Pašreiz tā baigi nē, jo es eju 3 reizes nedēļā zāle man ir. Bet tādās dienās, kad man nav zāle, tad es mājās taisu presīti. Jo man tas mērķis, spēkvīram ir tas bonusiņš, ka tev nāk laika vai vēderiņš, un tagad to vēderi es gribu nodzest nost. Sieva teica, ka ļoti labi izskatos. Viņa teica, ka esot pilnīgi tā kā svešs vīrietis jau par izskatos. Bet tas arī labākais kompliments. Jā, bet jā, tas ir tas, ko es planku un presīts taisu mājās. Bet, protams, cilvēkiem, ja nesanāk aiziet uz zāli vai nav iespējas aiziet, droši, jūs varat mājās pietupienus, lecienus, pumpīšus, pievilkšanās, visu to pašu darboties, tīri kāpināt reizītes, izdomāt kaut kādu slotu, lai uzliek kaut vai to ūdens pudeles, uzliek tev uz muguras, lai iedod mazu slodzīti vēl. Visu var izdarīt, tur arī ar brīviem svariem, tīri čučut izdomiņu, un tev viss būs kārtībā. Jo man ļoti patīk tas, ka pievilkšanās, atspiešanās, šie treniņi ar savu svaru ļoti labi ir apvienojami ar dabu. Tā kā ārā to visu darīt. Protams, jā. Kā tu skaties uz aktivitātēm dabā, pastaigām, pārgājieniem? Tā kā es startēju spēkvīros, tad jūs man būtu aicinājuši iet pastaigāt 10 kiļus. Es padomātu, vai man ir sača kaut kāda svarīga vai nav. Bet es arī tā būtu ar mieru, bet atkarībā no tā, kad tas būtu laiks, vai tas ir nedēļa pirms man kaut ko ļoti svarīgiem mačiem vai kā, tad es pateiktu, sorry, veči, nē, man ir jākustās, bet ne tik tā pārspīlēti. Bet tagad, kad es metu to svaru nost, es gribu uzlabot savu veselības stāvokli, viss tāds, tomēr slodzes bija, tad es tikai par to aktīvu esmu ļoti pār. Tagad vispār es iesaku to aktīvo dzīvesveidu, pastaigas, skriešanas, pumpīšu, viss tāds. Darbojamies, cilvēki darbojamies. Tas iedod savu to bonusiņu. Kaut vai, teiksim, tā pastaiga, tas pumpītis un pietupiens un pievilkšanās, tu vari izlādēt savas negatīvās emocijas. Jā. Tu vari sev mazliet tā kā, atbrīvot no tām visiem tās, teiksim, pa ko tu grūzies, tev varbūt, grūzīšanās, vai tev kaut kas sāk kaitina. Aiziet, tu tur papumpējies, iedamies. Teiksim tā, iedamies. Tu pumpējies un domā, ka viņam dod pa purnu kaut vai. Bet tu neiedod purns, nesataisi sev sūdus, teiksim, par to, ko pēc tam tev jāatbild. Bet tu izlādē to ārā. Tādā veidā. Daudz vērtīgāk. Jā, un tu iegūsi daudz lielāku bonusu, nekā tu aizies tagad, iedos pa purnu viņam. Un tagad, kā mūsdienās notikās, senāk bija, jaunāk bija, dabūju par to seju, dabūju. Mājās nedēļā atlūp, pagulēja, viss kārtībā, dzīve tā turpinās. Tagad jau mūsdienās ir populāri, kurš pirmais dabūja pa purnu, kurš pirmais aizskanās uz policiju, teiksim, uzrakstīt iesniegumu. Un priekš kam tev to vajag, to, savu to ķeksīt, to nevienu ķeksīts cilvēks, es domāju, negrib. Sabojāt nākotni, vai ne? Jā, dēļ kaut kāda viena izgājiena. Tu veiksmīgākajā gadījumā tu tikai dabū kaut salauz, tur izsit zobu, kādu kaulu salauz. Sliktākajā gadījumā tas sitiens var būt tāds, ka tas cilvēks vairs nepieceļās. Un dēļ viena sīka, teiksim tā, sūda gadījuma, nesaprašanās, varbūt kaut kāda sīka, tu tiec tuptūzī. Jā. Un tev jāatceļ tas laiks. Es domāju, neviens negrib tādā dzīvē tos gadus zaudēt. Vai tev ir sanācis kaut kad arī nesenā pagātnē fiziski risināt konfliktus? Parasti manā gadījumā noveicās tas, ka tu esi jau tā kā bonusiņš nostrādē, ka negribu baigi daudz, neviens neko tur. Pārsvarā jau es esmu uzskatījis, ir bijušas situācijas, bet ne uz tādu, teiksim, izteiktu skautiņu, bet vairāk tādu asa vārdu pārmaiņa un viss. Ja, tā kā es teicu, nedod Dievs tas viens sitiens un tev tā dzīve sačakāta. Tev ģimene ir, tu visu ģimeni savu, teiksim tā,
apgrūtina ar to vienu sitienu, kad cilvēks krita un nedodies pārsit pakaus un turpatās uz vietas palika. Tu sabojā sev ģimenes dzīvi, tu sabojā visu dzīvi tiem cilvēkiem, tuviniekiem un pats sev. Tāpēc, labāk kaut kā izlamājieties, nolamājieties, aiziet uz zāli, katrs savā stūrī tur, teiksim tā, notrenējās, izārdās, izlādējās tanī momentā un miers. Vai arī vienkārši gribat kauties, paņemat sarunājot reiku. Teikt, ir ļoti daudz boksu zāles, viss aiziet vienkārši ar boksu cimdiem ringā. To legāli var izdarīt. Izdarat legāli ringā. Neviens nebūs, kas skries uz policijas rakstīt iesniegums. Būs apskrāpēts, būs kādam dagunslauztanī spārīgā, bet nebūs nekādas savu pašiem pēc tam problēmas liekas. Jā, vērtīgs ieteikums. Atvērtie ringi Rīgā ir pieejami, tās zālēs droši var sarunāt klubos. Protams, parasti, ja tas moments ir tādā momentā, kad jau tu tajā karstumā grūti atrast to, bet, pašam sev piespiesies. Es esmu pats arī, kad es kaut kad bijis kaut kādās tur, ka es pa apsargu vēl haltūrēju. Kaut kas tur davai, nāc ārā. Reku sarunāšu, man džekam ir rings. Rītā tiekamies tur, reku iedošu tev savu numuru. Visu zolīdu, tur izdarīsim visu un viss būs miers. Neviens nebija zvanījis. Neierodas. Jā, pēc tam. Par apsardzi pieminēju. Ilgi strādāja apsardzē un tie piedzīvojumi bieži notiek? Savus pāris gadus ir pastrādāti. Man veicās tādi diezgan mierīgi klubi bija. Bija kaut kāds kādreiz jāizmet ārā, bet tādā ziņā diezgan zolīdi bija vienmēr. Man noveicās tie, kur es strādāju, tajos klubos, bāros, tādi diezgan mierīgi. Vai arī man tie vakari vienmēr sanāca tādi veiksmīgi iekrita. Jā, un šīs stresa situācijas jau pieminēja iepriekš par tiem, kad vārdu apmaiņas ir. Kā tu sevi savāci? Ja? Tu jau it kā pieminēji, tu padomā par tām sekām un tā tālāk, bet varbūt kaut kāds ieteikums vēl citiem no tavas pieredzes. Ne tikai tādas, varbūt dažādas stresa situācijas var rasties. Un kā sevi savākt un saglabāt vēsu prātu un nepieļaut kļūdas muļķīgas? Teiksim tā, par tādā pašā vārdu pārmaiņā, mazliet padomāt, vai vajag tādā momentā liekt ārā to vārdu pārmaiņas sākt darboties. To varbūt tās piedomāt, nopauzēt sevi. Tur nevis izlikt tagad, braucot mašīnu, tev viens nogriež tur priekšā, tu lieks ārā, davai mahāsies, kausies. Pēdējā laikā ir bieži redzēti gadījumi, ka Rīgā ir notiekās. Bet, iedot to 5 sekundžu pauzīti tāds, padomā, vai tev to vajag. Padomā vairāk, vai tev to vajag. Ok, ļoti labs ieteikums. Jā, tādā momentā kautiņā neviens nav uzvarētājs. Es uzskatu tāds. Abi ir cieši. Ir, protams, kurš tur varbūt nedabū pa to muti, bet viņam pēc tam var izrādīties cits saks. Reku, tā kā es saku, aizskrien uz policiju, uzrakst iesniegumu un džeks tur. Jā, jo no manas pieredzes pamatskolā sakaujoties, es sitot pats sev salauzu roku. Bet tā kā es biju ar traumām, skaitījās, ka es esmu cietušais. Bet tu jau biji vainīgais. Jā, bet es īstenībā biju vainīgais, jo es jau sitot salauzu to roku, bet tas jau nevienam neinteresē. Tādā momentā neliekā, nevienam neinteresē. Tīri, mani miesa bojām, viss kārtībā, reku skrienu. Es tagad dabūšu savu vēl plus, kas tagad mūsdienās nāk iekšā kompensācija grib vai. Jā, teorētiski es teikšu, ka ir lietas, kas no Amerikas ienāk, mums vajadzētu citām, varbūt mazliet Amerikas lietām ienākt, es teiktu, pārstu atbildībā. To es gribētu, jo mums, man tā liekas, tā slimnīcas ir ļoti tāds izteikts naudas konvejers. Slimnīcās. Tur es gribētu, tiešām tur varētu ienākt Amerikas sistēma, kā Amerikā ir ārsti. Ārsti tev sniedz nepareizu diagnozi, viss. Vai šitā otra, tur, kur tagad tās kompensācijas, tiem iesbojumiem, jūs abi bijāt tādā kaša momentā, jūs abi aizsolāties. Bija tur mahačs, kurš vainīgs? Nav svarīgi, kurš vainīgs. Abi ir cietušie, teiksim tā. Labi, es saprotu, tev tur šuva vai kaut ko, tīri medicīniskos izdevumus. Tev tur bija aizbrauc slimnīca, tev paprasīja, tu rēķinu, uzrakstīja sotaku. To sotaku, jā, tu paprasi no tā, viss kārtībā, labi, viss lieta. Ne jau, tu tagad
manais morālais kaitējums, viņš man piekāva, es tagad esmu emocionāli pazemots un tā tālāk, man tagad vajag 1000 lielos. Es teiktu, arī momentā tādiem cilvēkiem, ej, tu dirst. Vēlreiz gribētu Jā, tas laikam tāds instruments, kā atturēt tos kautiņus vispār. Viņi mēģina, lai nav tā spēcīgs, pa labi, pa kreisi pļaukas dod. Tur tā lieta, tad jā. Bet tu varētu piekrist, ka tie džeki, kas ir sportiskāki, kas ir lielāki, spēcīgāki, ka viņiem tomēr iekšā ir arī tā lielākā pārliecība un viņi ir tādās situācijās mierīgāki. Un retāk sevi cenšas pierādīt. Es teikšu, pat teikšu tā, visi profesionālie sportisti ir asumi. Ir asas situācijas vienmēr bijuši, ir tie paši vārdu pārmaiņas, kā es saku, ir gadījumi visādi. Bet viņi saprot, kāds viņam ir spēks. Es arī nerunāšu tikai par spēku sporta veidu, es runāšu arī visiem boksiem, cīņas sportiem, jebkuras sporta veidu. Vislielākie izlicēji ir tie jaunie gurķi, kas ir reāli pusgadu pagājuši, un viņi iedomājuši, ka viņi baigie dūži ir reāli. Jā, pirmās prasmes ir... Jā, un viņi iedomājuši, ka viņi baigie dūži, un tagad, es tev parādīšu. Un tie ir paši tie cilvēki. Bet, teiksim tā, visi tie lielākie, viņi tomēr ir savāktāki, mierīgāki. Es pats esmu arī teicis, arī citreiz kaut kad klubā kaut kas tur kā. Es saku, labi, ej prom, tu esi gudrāks, tu esi uzvarētājs, tu esi čempions, tev taisnība, liec man mieru. Viss. Ļoti labi. Klau, Aivar, varbūt izstāsti, kādas varētu būt, 2, 3 prasmes, kuras cilvēkam vajadzētu apgūt, lai gūtu panākumus. Vienalga sportā, biznesā, dzīvē. Prasmes, es teiktu tā, īpašības, es teikšu. Īpašības, jā. Mērķtiecība. Tikai saku, nospraust mērķi, sasniegt to. Lai sasniegt. Tā ir tas pirmais, kas ir tev mērķis, mērķtiecībai jābūt. Tad ir tā otra svarīgāk, tas ir cīņas pars. Tas ir tas pats, kas sportā arī dzīvē. Dzīve nav viegli, nav roždārs. Nevienam nav izklāts sarkanais paklājs, tu tur ej, viss. Viss tev krīt tur un viss krīt zemē. Nav tā. Tev ir jāsver, tev būs, tu kritīs, tu celsies, tu vēlreiz kritīs. Tas ir tas cīņas pars, lai tu vari iet līdz galam, līdz tam mērķa sasniegšanai. Tas ir tās divas lielākās, un kas vēl trešā ir cilvēciskumu. Nevajag aizmirst to cilvēciskumu. Tomēr mēs esam cilvēki, ja ir iespējas, tāpat palīdzam viens otram. Ir citiem cilvēkiem grūtāk, citiem ir vieglāk. Tomēr mēģinam palīdzēt viens otram arī. Arī pēc tam, kad esam Augšā gūši panākumus, vai ne, tomēr saglabāt šo cilvēcību. Tu teici, ka dzīve nav viegli noteikti, jebkurš skatītājs, un mēs arī piekritīsim. Bet varbūt tu atceries kādu spilgtāko gadījumu, kurā tu jūties pilnīgi negatavs. Kaut kādam izaicinājumam vai kādai krīzes situācijai. Diezgan bieži tas varētu būt. Es teiksim, tā ir tava dzīve vienkārši. Protams, ja tev ir tāds, rutīnas. Tiem, ka teiksim tā, nav mērķi, nav nospraust mērķis. Viņš ir atradis savu darbu, viņš strādā to darbu, viņš izdara to darbu, aizbrauc mājās, tur pārēd vakariņas, sāliņš, bez āliņš, pasēž, paskatās teļuku, iet gulēt, no rīta pamostās, atkal uz darbu, rutīna. Tur tas, jā, viņam tur tā dzīve, varbūt tur tie izaicinājumi ir mazāk, teiksim tā. Bet, ja tu gribi sevi pilnveidot, attīstīt, uzlabot to savu, dzīves stāvokli, uzlabot sevi pats, tad tev tie izaicinājumi būs uz katru soļu. Mazāks, lielāks. Tur tāda izteikti spilgta, tu nevari tur pateikt, ka tagad, šitas bija tāds, šitas bija tāds izaicinājums. Es teikšu tā, viss tā tava dzīve ir viens liels izaicinājums, kur tev jāspēj adaptēties pašam. Jā, jāpiekrīt noteikti. Un kas priekš tevis vispār ir gatavība? Ja kaut kā to mēs varētu noformulēt. Gatavība? Jā. Gatavība darīt visu. Visu, kas tev ir jādara, tas tev jābūt gatavam darīt. Iet uz darbu, tur ģimene, bērni, viss.
tāpat izteikt, ka tīri kaut kādu konkrētam kaut kam gatavību nevar tā pateikt, bet tev vienkārši jābūt gatavam uz visu. Jo, es saku, viss, kas tev var notikt. Tev minūtes laikā var pēkšņi kaut kas notikties. Jābūt tam gatavam vienkārši. Būs stresa situācijas, būs. Kad notiks vienmēr ir tā stresa situācija, tur kas ko kā. Bet tādā pašā momentā paņem to ievelcās 5 sekundes mierīgā kalpu, nomierinies, čut nomierinies, un tev jau aizies tas daudz labāk. Es par gatavību kāpēc jautāju? Tāpēc, ka šī 72 stundu mugursoma principā arī ir tas, ko mēs cenšamies popularizēt šajā projekta ietvaros. Varbūt ko priekš tevis nozīmē šī 72 stundu gatavība, 72 stundu soma? Vai tu par to esi domājis? To es baigi, tieši par šito es neesmu baigi domājis. Man tāda soma, un šitai man treniņu soma ir. Kurā tāpat droši vien kaut ko noderīgu var atrast? Priekš treniņiem visu, pa dzīvei var kaut ko atrast. Šitai ir mazāk, citai tā, kad es startēju, tā man bija tāda uz riteniņiem lielā soma. Tur varētu, es nezinu, nedēļai sagatavoties visu kaut kam. Bet tāds gatavības, tāds soma uz 72 stundām, protams, to vajadzētu. Šajos laikos tas ir tīpaši. Bet cik es skatos un cik es pats domāju, un pašreiz mēs varētu teikt tā, ka plus mīnus esam drošā situācijā, bet, kā es teicu, dzīvē viss var mainīties, tur sekundžu jautājums ir. Protams, ka vajadzētu sagatavoties, padomāt par to visu, jo, lai nav tādā pēdējā mirklī skriešana, grābšana. Varbūt varbūt neizteikti. Tāds varbūt uzreiz tos pārtiks produktus, lai ir, bet tas paši primāros, to lambu, to deglīti, virtuvīti mazo tāds, kurus tu zini, ka tu viņi var kaut kādā 3 gadus tev stāvēt tādā somā, tā soma tev var kaut kādā 10 gadus mētāties garāžā, tur pieliekamajā vienalga, bet viņam nekas nenotiek, ka tu vari vienkārši paķert uzreiz, iemet tur to pārtiku un duj mežā, teiksim. Jā, jo es ticu, ka tev gan ar spēku, gan ar izturību, gan arī vispār ar stresa noturību, gan jau problēma nebūtu dažādās krīzes situācijās. Bet šis varbūt ir tas, kas šobrīd iztrūkst, vai ne tās rezervītes sagādāt. Tas pašu pirmo, to primāro, to rezervīto pārtiks, to jautājumu, tu sagādās tajā momentā. Kaut kā no leduskapa atvērs, vaļā leduskapī tev būs tur, tā pati desa, tas pats kaut kāds gaļas gabals, kaut kāds auglis, kas kaut kā, to var paņemt. Protams, tādā situācijā skatoties, tu vari tas 72 stundas, man ir platais vakars, platie vakari, būs mazais desas luņķīts uz 3 dienām jāsaplāno. Jā, bet tu to vari, bet šitās lietas, tas virtuvīt mazā, tas deglīts, kur sildīt ēst, katliņu, ūdeni uzvārīt. Tādas lietas, tās tiešām vajadzētu, tās, lai ir jau uzreiz. Ja tās tu neskries tagad saimniecības veikalā, kur ir deglīts, šī neiva roka, vai jāskan uz nākošo veikalu. Tu tā nedarīsi. Tad nebūs tādas iespējas tev tādā momentā. Bet tu jau ļoti labi pateici arī par šo pārtiku un vispār par to komfortu, kas arī cilvēkiem būtu jāsaprot, ka krīzes situācijās mēs nevarēsim tikpat komfortabli dzīvot kā līdz šim. Protams, jā. Pie tā paša televizora ar pilnu galdu un aliņu vēl rokās. Skaidrs, ka tur būs bišķiņi jāsavalkās. Tur būs jāpaplāno. Ir tā, ok. Tu zini, tev 72 stundas jāatzīst, labi, tev ir tik. Rēķini, sareiķini to, nevis norīja pirmajās 24 stundās visu, un tad atlikušās 48 stundas tu sēdēdi priež čiekurus, egļu čiekurus mežā, tā. Mēģini tēlot, ka tu esi baigais mednieks ar šķēpu, mēģinās noķert zaķi vai ko. Vai ne? Bet cik tev vispār liekas, ir gatava Latvijas sabiedrība dažādām krīzēm? To arī paskatīties gan no tā fiziskā viedokļa, gan arī no gatavības viedokļa. Es domāju, no fiziskā viedokļa ir daudz cilvēku, kas sporto, ir zāles pārpildīts, bet es teikšu tā, ka no fiziskā viedokļa ir diezgan sūdīgs variants. Teiksim, skārbi kā ir. Kaut kādās citās, varbūt, es teikšu tā, ir uzlabojumi, bet vēl joprojām es uzskatu, ir sūdīgs variants uz vispārējā ziņā.
Jo, it kā ir izstrādāti krīzes situācijas, viss tā tālāk, bet mēs paši ļoti labi zinām, kā vienmēr mums te Latvijā notiekās. Jā. Un tas, īpaši es teiktu, tā fiziskā sagatavotība ir viena daļa cilvēku, kur ir fiziski aktīvi, viss darbojas, viss ir, bet tā lielākā daļa nav. Un tas ir diezgan sūdīgi. Jā, tieši tādēļ arī mūsu projekts ir šie pārgājieni ar mugursomām, kas ir vienkārši aktivitāte, ko cilvēki var darīt. Tas pirmais ieskatiņš fiziskās aktivitātēs, un starta finiša zonā jau runājam par gatavības tēmām, ko mājās uzkrāt un dažādas citas lietas. Tas tāds projekts ir ļoti super, jā. Lai cilvēki zina un apzinās, kas ir nepieciešams, kas ko darīt. Jo, zin, tādā krīzes situācijā mežā tev nebūs YouTube, kur ierakstīt tev, kā man noķert zaķi. Vai ChatGPT. Tur var arī tev nebūt tāda opcija. Tieši tā. Bet tā iešana arī ar to smago somu ļoti labi sasaucās arī ar tām krīzes situācijām, jo arī man dažādos semināros apmācībās bieži prasa, cik smaga soma, vai tad es viņu varēšu panest. Bet tā arī ir tā mūsu katru pašu atbildība. Tai somai ir jābūt tik smagai, lai mēs viņu varam panest. Protams, un ja mēs tam gatavojamies, vai ne, ja mēs pastaigājam, un ja tā soma mums ir plecos, un mēs jūtamies ok, tas jau tikai liels pluss. Jā, protams. Kaut vai vienkārši pastaigājas. Jā, kaut vai vienkārši pastaigājas. Izaitos, kaut vai ja tādīs darbdienās nesanāk, es saku, tādīs darbdienās to pusstundu vēl pastaigāju, sestdienās, svētdienā izēja kā tādu 10 vecārīti, izēja pastaigāt. Tomēr mums te Latvijā daba ir ļoti skaista un smuks, ir ļoti skaistas vietas, un tie ir tā, izēja pastaigā. Kā ar pārgājieniem ar somām? Pats kaut kur dodies ar somām pārgājienu uz Siguldā vai kaut kur citur? Ar somu baigis neej pārgājienos. Kaut kādu par retam paņem somu, ja mēs tur kaut kāds ūdeņus tāds paņemam līdzi. Bet viņi nav baigi smagā, tur tāds pupa mīzes tā soma ir. Bet tā baigi nē. Lielākie pārgājieni ar somām ir kad lido uz mačiem. Tad tev, ja lidos tās citreiz tur ej, vai jāskrien cauri, kā man ir bijis jālido uz Ameriku. Un Amsterdam. Un Amsterdams lidosma nav tā mīļākā lidosta. Ja parasti tu nolaidies lidostai šī punktā, ja tev gates, tālākais lidojums ir tev lidosts otrajā, pašā tālākajā galā. Un citreiz tas laiks ir tāds, ka tev vēl paskontroli jāiet. Tas. Un tev ir stunda mazliet pāri, un tad tu stipini to ar mugursomu visu pilno. Vai ne? Jā. Bet teiksim, tev ļoti bieži soma ir līdzi, jo tu dodies uz treniņiem. Bet, ja tu esi mājās un tev steidzīgi būtu jāevakuējas, kas būtu pirmās 5 lietas, ko tu censtos paķert un iemest tajā somā? Pirmās 5? Tas ir viennozīmīgi ūdens. Ūdens, pārtika. Tas ir tas svarīgākais, tas pārtika. Man nav tā plītiņa, man nav deglītes, to es nenoliekšu, tas man jānopērk kaut kad ir. Tādu varētu būt. Kas vēl tāds? Pārtika, deglī, pārtika, ūdens, kaut kādas naži, nazis tāds. Ja vēl paspēja ātri aizskriet līdz garāžai cirvi, var paņemt zāģi. Nē, kas ir noderēt. Un tas tāds, es domāju, tas būtu tas primārākais. Drēbes kaut kādas, es īsti vēl drēbēm, tur tas ir sūds ar visu tām drēbēm. Galvenais tās sezonālās drēbes, ja tu tā ziema, tad uzreiz paķer ziemu. Siltās drēbes, vasar, tad tu vari čuču tā brīvāk izvēlēt, neķert tādas baigās drēbes. Bet tas būtu primārais, jā. Ūdens, pārtika, kaut kāda naža, lai kaut ko var darbu izdarīt. Tas arī ir tāds. Kā tev pašam liekas, ja tās lietas tev būtu līdzi, tās 72 stundas varētu noturēties un tā pašpietiekami? Jā, viennozīmīgi. Jā. Protams, cik tev daudz ir viņas iekšā. Jā. Bet es domāju, ka mierīgi varētu ar kaut vai tev pašu sakt, desluņu tu vari sadalīt tā, ka tev ir. Šodien man ir pirmajās 24 stundās tik daudz tas desluņus, nākošajām ir tik daudz, pēdējiem man paliek tik daudz, pat varbūt pirmajās čučut mazāku, jo tu esi jau vēl ēdiens ir iekšā, un tad beidzamajām dienām pietaupītā čučut vairāk. Tāda izteiktāk, čučut lielāku slodzītu. Šim jautājumam labs tas raidījums par TV6, tas izdzīvotājs, ja esat skatījušies arī. Jā. Tas tāds super.
Bet tur ir tāds žoskāks variants. Bet ir cilvēki arī pie mums viesi jau bijuši, kuri saka, ka tās ir 72 stundas, un īstenībā viņi varētu pat vispār bez ēšanas iztikt. Tīri ar ūdeni un varbūt kaut ko nedaudz uzkost. Jo īstenībā arī šobrīd tas fastings ir diezgan populārs, un daudz cilvēku jau tā kā ievēro tos kaut kādus gavēņus. Es teikšu, tas gavēns, jā, bet tā stresa situācija, kas notiekās parasti stresa situācijās? Tu ēd, tu gribi ēst. Protams, tādā momentā, ja tev nav tev, bet tomēr, ja tu nedabū uzņemt barības vielas, tu zaudē spēku. Tas arī tev jārēķinās. Tomēr tie ir tikai ar ūdenīti 72 stundas. Es arī varētu izdzīvot, bet kāds es pēc tam 72 stundām pēc tie tikai uz ūdenīšu bāzīti dzīvojot, es būšu. Vai es varēšu fiziski kaut ko baigi padarīt, tas ir cits jautājums. Kaut ko es varēšu, bet vai pilnvērtīgi to, ko vajadzētu, tas ir cits jautājums. Taisnība. Bet sevišķi, ja cilvēks to prasmi netrenē vai regulāri ikdienā to nedara, pēkšņi nogriezt visu kā vienu dienu, ja es varētu saprast, vienu 24 stundas vēl, tu vēl varētu. Protams, tev būtu diskomforts jau pirmajās, cik tur stundā, 10, 12 stundās. Bet es domāju, tu to vēl varētu izvilkt to pirmo 24 stundas bez ēšanas, tīri padzerties. Bet tā grūti. Tomēr tādā situācijā tev vajag būt gatavam arī, lai tev ir enerģija pārvietoties vai kaut ko tāds. Tīri uz ūdens dzerot, tādā pašā izdzīvotāja raidījumā, ko es saku, var skatīties. Cilvēks visu nedēļu nav ēdis, viņš bļāns knapi var piecelties no gultas ārā. Tikai ūdeni dzerot. Ko tu varēsi izdarīt tādā gadījumā? Un, liekas, pareizi tu saki, jo ir cilvēki, kas stresa situācijās tieši ēd. Un, ja viņš tajā brīdī nav viņam ko apēst, tad viņam tas stress droši vien vēl tikai aug un aug. Kā tu vispār nesaproti, bļāns, kā es izdzīvošu, man nav ēdienu, kas? Nē. Bet, Aivar, kas priekš tevis ir spēcīgs cilvēks? Kā tu saproti? Spēcīgs cilvēks? Es teiktu tā, jebkurš cilvēks, kas izdara savus nospraustus mērķus, sasniedz savus nospraustos mērķus. Tas ir spēcīgs cilvēks. Viņš darīs visu tā, lai viņš sasniegtu. Jā, ļoti labi. Tad nemētāsies kaut kur riņķī apkārt, vai ne? Bet, ja ir pateikts un nospraust... Nav, teiksim, tā kā es smējos, tas dīvāna gudrais komentētājs, kurš tikai komentāros var uzrakst, es tak varētu izdarīt labāk un tā tālāk. Reāli dzīvē viņš reāli sēž dīvānā telefonā, uzrakst komentāru un viss. Es uzskatu, tie cilvēki, kas dara, tie ir visspēcīgākie visi. Kas kaut ko nostipāž mērķus, sasniedz mērķus, darbojas dzīves uzlabošanā. Jā, un mūsu gadījumā mēs runājam par šo 72 stundu sagatavošanās konceptu. Tad mugursoma ir viena no tām lietām, ar ko mēs arī trenējamies mūsu pasākumos. Tavuprāt, tā būtu vērtīga aktivitāte, ko iekļaut savā rutīnā, sākumā pastaigāt, un pēc tam jau kādreiz uzvilkt to somu un pārbaudīt sevi, vai tu vari iet ar smagumu. Smagumu es zinu, kad es varu iet. Jūs jau spēka sportā, Par to es zinu, kad es varētu noiet, bez problēmām. Ierindas cilvēkiem. Bet ierindas cilvēkiem, protams, tas ir tas pats, kas treniņš, visu dzīvi. Tu pieliec klāt, izēj vakarā tādā pašā, kā es saku, pastaigājies bez tās mugursomas. Pirmo, 2 nedēļas, 3 nedēļas. Nevajag steigties. Pēc tam paņem to mugursomu. Ieliec tādā mugursomā kaut kādā 3-4 kilogramus. Vienalga kaut ko. Vai aiziet, zini kā, teikšu tā, neaizbrauc uz mašīnu, kaut kā tev, piņasim, tu dzīvo te, tev veikals ir 500 vai kilometru attālumā. Nebrauc ar mašīnu, ielikt iepirkuma maisiņus mašīnā un atzīt, bet paņem mugursomu, aizēj ar mugursomu līdz veikalam, sapēcies, varbūt tu nevarēsi tik daudz paņemt, bet tu vari paņemt to, ko tev primāro vajag, saliec mugursomā un atnāc. Jā. Tas jau kā slodzes pieredināšanai, un tad jau pastaigās, tu palēnām lietas vienkārši to somu, nesā somu un iemet kaut ko smagāku ik pa reizītē klāt vai papildus. Tā, lai tev tas svars, piemēram, tu sāc varbūt tās bez mugursomas, un pēc 4 mēnešiem tu jau vari iet ar 20 kg, 30 kg mugursomu, tā kā pupmizs, nekas nebūtu. Un arī pārliecība nostiprinās, ka, ja man vajadzēs paņemt kaut ko smagāku, es varēšu. Tāpat nav jābūt mugursomai. Tas varbūt bērns, kuru plecos varēšu paņemt, biedru varēšu aiznest. Un, ja somā neielien pārtika,
var 2 maisiņus tu rokās, tā lieta, jā. spēka vīra, jā, fermera gājiens. Fermera Pasteigi, un arī krampīti bija Jā. uzrunēt rokām. Protams. Jā, tā kā to visu var pārvērst arī par liederīgu lietu, kā ikdienas Jā. šis uz veikalu aiziešana. Jā, Tas arī palīdz trenēties. Varbūt kaut kādas 3 lietas par bērniem runājot, mēs jau bišķi pieskārāmies iepriekš. Ko vecāki varētu darīt, lai tie bērni būtu dzīvē gatavāki un spējīgāki nākotnē? Kaut kādi pulciņi iespējams, kaut kādas lietas, ko... Pirmais jau, kas pats svarīgākais, esat paraugu bērniem. Dariet aktivitātes, dariet paši, ņemat bērns līdzi. Tas arī aizies. Tad arī bērns būs pats aktīvs un bērns jau pats, jūs paši neapzināti bērnu, pat tā, teiksim, kā nepiespiežot, pat nepiespiežot, no sākuma, protams, bērns pretosies, negribēs iet staigāties. Bet tā, teiksim, tiešām neapzināti viņu būsiet uzveduši uz tādu aktīvāku dzīvesveidu, ka viņš pats, pieaugs, viņš, brāns, skatīties teļu, ka es izēju ārā pastaigāt vakarā. Izdarīt tāds aktivitātes, izēju tādā pašā vasarā. Tagad ir pilns ar sporta laukumiem. Ejiet ar tom bērniem spēlēt to bumbu, darbojieties kaut kā ārā aktīvi. Rada to piemēru, ka tas iziešana ārā nav nekas tāds, kas tev tur... Tāds mūsu bērnībā mēs visi gājām ārā, skrējām, darbojāmies. Neviens nesēdēja mājās tur. Mājās nevarēja dabūt tieši. Jā, nevienu nevarēja ievilkt mājās. Tagad mūsdienās ir tieši pretēji. Nevienu nevar dabūt ārā. Un tas ir tas pirmais, kas ir vecākiem, es domāju, kas ir ļoti liels uzsvars, kas vecākiem ir jāstrādā, lai jaunieši būtu aktīvāki, jaunieši būtu neaptaukotos viss un arī radīt viņiem to mērķi kaut ko sasniegšanai. Tas... Protams, pulciņi, viss tāds aktivitātes, tas viennozīmīgi bērnu attīstīšanai, bet, arī nevajag uzspiest to bērnam, teiksim, kā ir savulaik, savas nepiepildītās fantāzijas, būsi basketbolists, gribēju būt basketbolists, nesanāca, tagad man sīkais būs basketbolists. Varbūt sīkam tas basketbols ir pie vienas vietas, viņš paņems labāk, viņam gribās futbolu. Nevajag uzspiest, bet ļaut viņam pašam izvēlēties to savu aktivitāti, pulciņu, sportu, kurā viņš grib izpausties. Trešais, tas ir tāds labs, un šitie pirmie 2 man likās svarīgākie. Trešo. Jā, un trešo varbūt tas būtu tāds, ko bērniem mēģināt parādīt, kad nekas nenāk pa brīvu, nekas tev nenāk vienkārši. Tomēr, ka tev ir smags darbs, ir jāiegulda, lai tu sasniegtu kaut ko. Tās 3 lietas. Ja kāds skatās un viņš gribētu kļūt par spēka vīru, es gribētu būt, ar ko viņam jārēķinās, dodoties šajā virzienā? Sākumā pirmais tas ir bāze. Tas pats pietupienas spiešana, ķega vilkme no zemes. Tev jābūt kādu brīdi jāpastrādā treniņa zālē. Tad ir, protams, var zvanīt man, rakstīt man vai meklēt, kur ir tūmā spēkvīra inventārs. Un tad ir tas pirmais, tas ilgais laiks, kamēr tu apgūsti to tehniku, jo spēkvīra sporta veids ir ar citiem sporta veidiem ir ļoti atšķirīgs dēļ tā, ka mums nav spēka trīsiņa. Te ir 3 vingrinājumi. Pietupienas spiešana vilkme. Tehniku pusgads tu iemācīs tehniku. Sliktākajā gadījumā tur tā, ka ļoti grūts audzēknis tāds, varbūt gadu tev prasīs tehnikas iemācīšanu, bet tā pusgads spēkvīriem tev ir 50 plus vingrinājums. Tev priekš katru vingrinājumu jābūt tehnikai, ja tev jau jāzina, kā viņu celt, jo tu neaizbrauks teikt uz mačiem, tev pateiks, devai reku cel baļķi, tu dzīvē nekad neesi cels baļķi, tu nezinās, kā viņu celt. Tu varbūt, ja viegls svars ar spēku vēl varēsi izcelt, bet tu neuzrādīsi rezultātu. Un tas ir tas smagākais darbs, tas ir tehnika. Iemācīties katram vingrinājumam ir savs knifiņš, savu fīču, kā tu vari mazliet nožuļīt, un viss tāds. Un to tev viss apgūt. Un tas ir visilglaikietilbīgākais. Un augums ir noteicošais basketbolā. Mēs zinām, gariem džekiem ir priekšnosacījums, bet spēkam ir sportam arī, protams, ir labāk, ja tu esi 1,90 m un uz augšu. Tas ir tomēr labāks augums. Ir, protams, vingrinājums, kur garajam ir čučut mīnus.
Bet ļoti izteikti, teiksim tā, visvairāk cieši ar īsa auguma atlēti, jo mums jau ir nosprausts viens augstums visiem. Piemēram, akmeņu celšanai mums sākās no 1,80 m iet uz leju daudzās sacensībās. Ja tu esi pats 1,80 m garš, tad tu saproti, tev tas akmens jāceļ šitien. Virs galvas. Man tas akmens jāceļ šitek, un es jau esmu uzlicis viņu. Tas tomēr augums ir noteicoši, ka labāk ir tāds 1,80 m, 1,85 m un uz augšu. Bet vai dalība spēka vīru sacensībās, tas var būt kā darbs pilnvērtīgs un ar to var nopelnīt, vai vairāk kā hobijs un kaut kas blakus lieta? Ar to var, man nepatīk baigi runāt, bet labi, nopelnīt var, nopelnīt tu vari, atlēti var nopelnīt ar lieliem turnīriem, bet, jārēķinās tāpatās, tu tikai nopelnīsi, bet tev tāpatās jārēķinās to, ka tu karjeru beigsi kaut kad. Tu, cerams, ne ar traumu. Un es uzskatu, Latvijas apstākļos tas vienmēr ir bijis kā hobijs. Jo, tāpatās mums arī sponsori ir tādi, tev iedod, viss kārtībā. Tu sponsorē, tev atbalsta, dod to naudiņu, traumu tu dabū pirmo. Varbūt to vēl atjaunošanas, sadzīšanas visu momentu viņš vēl atbalstīs. Bet varbūt arī tev pateiks, kā tu traumējies, labi, tu tagad nekur nerādīsies. Paldies. Kā atvesinojies, tad dod ziņu. Tas pēdējos, kamēr tu atkal atgūsi to visu, tev jau ir jādomā, kā tu to ģimeni pabaros. Un tie vēl papildus izdevumi. Jā, un tāpēc es teikšu tā. Es uzskatu, vispār Latvijā tas mūsu sports kļūst lēnām tāds tā kā profesionālais, bet es teikšu tā, tāpatās ir ļoti, ļoti mēs esam tālu no profesionāla sportā, lai tīri tā. Sportisti saņemt, jā, hokejisti, tur basketboliski, varbūt augstākajās līgās var atļauties ar to dzīvot, bet tāpatās tas nav NBA, nav NHL samaksas, tas nav tie paši UEFA algas, kādas tur algas un tā. Tomēr ir mums vēl tas, teiksim tā, lai ko man cita atlēti saka, es uzskatu, tas ir tomēr mūsu sports amatieru līmenī. Un vislielākais mums ir sporta amatieru līmenis, pat ne amatieru, es teikšu, tas jauniešu, tieši ar jauniešiem saistībā. Ir ok. Ir tas basketbola klubu jaunieši, kur treniņi notiekās, trenējas, viņiem savu turnīru visu. Bet kas ir ļoti slikts, kā mums vajadzētu ļoti mācīties, tas būtu jāņem paraugs no Amerikas. Kaut kā viss saka, Amerika pasaules sapņu zeme, es teikšu tā, ir lietas, kas Amerikā man patīk, un pārējais Amerika man nav sapņu zeme. Ir skolu pašu. Skolām pašiem ir savs turnīri. Kur jau tev brauc jau skatīties no augstskolām, vai tie skauti, kurus varētu no spēlētājus, atlētus paņemt, mēģināt iebīdīt mūsu savā augstskolā. Un te jau no augstskolas līmeņa jau nāk jau lielās profesionālās komandas. Viņiem ir tas tāds, ka, ir tas valstiskums iekšā skolu turnīros. Tu aizbrauc uz Ameriku, ieeji slēgā televīzoru, tu skaties viesnīcā, tev skolēnu basketbolu turnīru rāda, kā skolas savā starpā spēlē. Viņiem ir tas jau turnīrs ir augstā līmenī viņiem jau, kā rāda tev lielā sporta kanāls. Un tas, es domāju, ja to mēs varētu kaut kā lēnām Latvijā radīt to sistēmu, ka tāds mums arī ir starp skolām. Tur, varbūt tas pat ne jau, ka tagad no visas Latvijas skolas vienā lielā bļodā ir. Bet sākās, pa novadiem. Ir septembris, oktobris, novembris, decembris ir novadu turnīrs. Kur, izsaka, nostājās turnīru uzvarētāji, tiek oficiējās tālāk nākošajā jau Vidzemes, Latgales, Kurzemes, Zemgales turnīro. Tur jau top trīnieks iet jau valstiskajā līmenī. Un varbūt tādu turnīru radīt, lai arī tiem skolēniem pašiem, kā skolēnam būtu gods aizstāvēt savus skolas vārdu sacensībās.
Ko es nesu savu skolas vārdu sacensībās. Jo mēs tagad baigi spiežam uz to izglītību, izglītību, bērnu tiesībām un viss tā. Protams, bērnam jābūt tiesības ir viss, bet tomēr sportiņš ir sports, kas ir ļoti neatņemama dzīves sastāvdaļa, kas cilvēku rūda. Un kāpēc, pieņemsim, daudz sportisti, labi, ir sportisti, kas, teiksim tā, noiet no ceļa ar atkarībām, tām izrietošajām sekām aiziet pagrimā, bet pa lielam ļoti liela daļa sportistu, kas savu karjerā darbojušies, cīnījušies, viņi pēc savas karjeras beigām, viņi tāpatās ir augšā, viņiem dzīve viss sakārtot, jo viņiem ir tas, ar to sportu iedots tas cīņas pārs, mērķu sasniegšana, nepadošanās, viss tas iedots viņiem ir. Tas jau, tas ir sports. Ja tev jaunietim ir, viņš iet uz skolu, viņam jāmācās, izglītību vajag, mācīties vajag būt gudriem. To es vispār tur neko nesaku, bet tādā visā pasākumā vajag iesaistīt arī ļoti daudz, mēģināt iespiest to sportu, lai tie jaunieši ir tās aktivitātes. Tikai piekrītu, man ir izglītība par sporta skolotājs, un šobrīd gan nestrādāju par sporta skolotāju, bet redzu, kā tas notiek, un, diemžēl, nepietiekoši novērtots ir sporta skolās. Es domāju, tas ir ļoti zemā līmenī sporta skolās mums ir Latvijā. Ļoti zemā līmenī, un šīs sacensības kaut kur viņas notiek, bet nav vienota sistēma. Ka būtu mums reģionālā atlase un kopēji čempionāti. Kaut kur, kaut kas periodiski, mēs pat nezinām par to, ka tas notiek, un viņveidīgi. Jā, un tu pieminēji šīs Amerikas pieredzi, kad mums ir atlases skauti meklē talantus. Kā ir ar spēka vīriem? Kā tik līdz top līmenim? Tu esi sasniedzis augstāko līmeni spēka vīru sportā, bet kā jaunietim, kā tas algoritms notiek? Kā tik līdz pašai augšai? Algoritms audzē spēku startē. Bet atrod viņus paši, vai viņi jāpiedalās kaut kur? Mačos tev spēka vīri mēs esam maz. Teiksim tā, Latvijā mēs ļoti maz esam, Amerikā, Anglijā ir tagad spēkvīru sports ļoti populārs, ļoti augstā līmenī, jo tur ir ļoti daudzās zālēs jau pat spēkvīru inventārs iekšā. Bet tas ir, kas tev jāsāk ar zemākiem turnīriem, jācenšas top tīrīniekā, tiec iekšā, tad jau tev var aicināt uz kaut kādiem jau vairāk turnīriem. Protams, tagad ir tā problēma, atkal ir tas influencerus, kas mazliet sagandē to sportu, ļoti daudz, es teikšu, tā sagandē to sporta būtību, kad kaut kāds klauns var tagad izdomāt, vai es būšu profesionāls bokserists un baigais bokserists būšu un kaut kāds paraugu cīņas ar, atvainojos man ar, cik Tysonam ir? 60? 60 ar kaut ko, jā. Bļāns, tu esi divreiz jaunāks par Džeku, man būtu kauns iet tādā pret tādu cilvēku. Tur vienkārši respekts, cieņa pret Tysonu. Kā tur tagad makāties? Iedod viņam Tysonu 30 gados, tas Džeks, tas gulēt, tur peļķi no viņa būtu palikusi tikai, ka viņš aiziet Tysons savās. Pat tagad es teiktu, ka Tysons varēja tur, ja nebūtu, jo tajos vidīgos skatoties, tur varēja redzēt, ka norauc tas tāds. Bet, kad jāstrādā, ļoti smagi jāstrādā, tev jābrauc startēt. Protams, tagad spēkvīros parādās ir tie maksas turnīri, tādi kā OSG, ir arī Show Classic, ir amatieru turnīri, kur tev jākvalificējās, lai tu varētu piedalīties. Tev tur ir jāsamaksā dalības maksa, pašam ceļš, viss jāatmaksā dzīvošana, bet novinējot to turnīru, tev jau uzaicina uz lielajiem, pieņemsim, Giants Life, kas ir Anglijā, Eiropā lielākais turnīrs, tas ir Giants Life. Vai Amerikā, kad ir OSG, tu novinē, tur tu jau tiec uzreiz uz World Strongest Manu iekšā, un tur jau tev ir pašam, cik tu esi pats gatavs tādā brīdī parādīt savu sniegumu. Tāda līmeņa mačos. Ja tu tur nolaid lažu, tev var arī viss tas atkrist atkal tev 2-3 gadu atpakaļ. Viss tev to, ko tu sasniedz, nokrist 2-3 gadu atpakaļ un mēģināt atkal tikt iekšā. Tad apmaksājuma dalību sākotnēji tajos mazākajos turnīros. Jā, tad OSG uzvari un tad tiec tālāk. Okay, jā, tad ceļakarte jaunajiem, lai viņiem aptuveni veidojas tā bildi skaidri, kā viņi varētu nokļūšies top organizācijās. Tur ir tie maksas turnīri, tie ir tādi divi. Tas ir OSG, Eiropa, Official Strongman Games.
Eiropa, Amerika un šovu klasikā man tālāk nebija dalījums maksas, bet tev patās jāatmaksā, ceļš viss pašam jāatmaksā. Ir pārējie turnīri, kur jau tev ceļu atmaksā, kur tev arī dzīvošana atmaksā, bet tie ir mazāk turnīri un tāds. Skaidrs, tā kā Google var meklēt iekšā jaunie sportisti, kuriem interesē vai sazināties, un tad jau kopā kontaktēties un darboties. Ko tu ieteiktu varbūt mūsu skatītājiem izdarīt jau šodien, lai rītdien viņi jau būtu labāki kaut vai par 1%? Kas tas varētu būt? Nospraukt mērķi? Nospraust mērķi, vai ne? Tas jau tikai pirmais, tev nospraukt mērķi. Pasaki, tikai tas jaunā gada apņemšanās, es tagad no jaunā gada nepīpēšu, es no jaunā gada nedzeršu, tur tievēšu, trenēšos, viss. Tās pupmīzes. Es pateikšu, tās pupmīzes. No tādām apņemšanās, es domāju, tur retais, kurš ir aizgājis līdz galam. To arī sporta zālēs var redzēt. Jā, bet tā, nospraut mērķīti. Tev nevajag, šogad es gribu, tā kā es saku, nomest tos 5 kilograms. Uzspies, piņasim, sotaciņu, piepumpēties 100 reizes vienā piegājienā. Kaut vai pašu mazāku mazumiņu. Nospraut tur to mērķi. Būs, tad arī aizies tev tas viss. Un mēģini, cīnies līdz tam mērķim. Nebūs tev mērķis, tu teikšu, kā es saku, tas būs tev tās rutīnas dzīve, ka tu vienkārši... Tāda dreifēšana. Dreifēšana, viss ir slikti, viss ir slikti, bet tu pats neko nemēģini uzlabot sevi. Tas arī ir tas. Super. Tad mēs esam nonākuši līdz mūsu pēdējai sarunas daļai, kas saucās zibjautājumi. Tātad es tev uzdošu jautājumu, tu atbildi ātri, intuitīvi, daudz nedomājot. Ja? Labi. Pirmais jautājums – disciplīna vai radošā brīvība? Disciplīna. Ok. Process vai rezultāts? Process. Plāns B vai tomēr improvizācija? Improvizācija. Ok. Vieglāka soma vai tomēr vairāk ekipējuma? Kurš tad iet vieglos režīmu smagāks? Smago ceļu izvēlamies. Soma ar dažiem vai ar daudziem nodalījumiem? Noteikti ar daudziem. Vieglāk atrast. Ok. No vingrinājumiem ar svarustieni, pietupieni vai vilkme? Mīļākais bija pietupieni. Tas senāk, pirms ceļiem. Bet tagad abi man nav tie mīļākie. Ok. Ja mēs runājam jau par mūsu sportu, par rakingu, tad kāda distance? 6 km vai tomēr 18? Es teiktu 36, lai ir. Maksimum, lai ir mērķis. Super. Un tad izvēle starp tautas klasi, kur ir tāds mierīgāks režīms, vai tomēr uzreiz sporta klasē? Sākam ar tautas klasi. Nevajag pārlikt par augstu savai dirsai. To arī sarunas sākumā starp citu pieminēju. Super, Aivar, jāsaka, milzīgs tev paldies. Saruna tiešām ir ļoti, ļoti interesanta un vērtīga. Saprotam, ka ar Aivaru var sakontaktēties jebkurā brīdī, vai ne? Sociālie tīkli un sevišķi, kas skar spēka sportu un vispār sportu kopumā. Nu ko, ar skatītājiem mēs tiekamies kādā no nākošajām epizodēm ar tikpat interesantiem viesiem. Tā kā paldies par skatīšanos, tiekās. Mums jābūt spēcīgiem, jābūt stipriem, gataviem celties, gataviem iet, pārvarēt kalnus, pārvarēt visu ar somu uz pleciem, uz priekšu draugs. Kad ceļš kļūst grūts un kājās gurs, kad šaubas prātā klusinā klātā, atceries smagā summa tevi rūdīju, sev atgādini, tu vari stāvēt taisni, kad citi lūst. Mums jābūt spēcīgiem, jābūt stipriem, gataviem celties, gataviem iet, pārvarēt kalnus, pārvarēt visu ar somu uz pleciem, uz priekšu draugs. Tava soma, tavs ceļš, tava gata.